Lai efektīvāk cīnītos ar tiem autovadītājiem, kuri brauc narkotisko vielu reibumā, policija ir iegādājusies narkotiku testerus, kuru pietikšot 2 gadiem. Policijas rīcībā nonākušie narkotesteri uzrāda 4 grupu narkotiku varbūtējo klātesamību – opiātus, amfetamīnus, tetrahidrokanabinols un kokaīnu. Valsts policijas rīcībā šobrīd ir šie ekspresa narkotesteri. Viņi tika iegādāti par Ceļu satiksmes un drošības padomē lemto naudu, tātad apdrošinātāju naudu. Un mēs tātad nolēmām, ka šī situācija ir diezgan tāda kritiska, jo viena no valsts policijas prioritātēm ir arī cīņa ar narkomānu, narkotiku apkarošanu un tā skaitā arī ar transporta līdzekļu vadītājiem. Aizvadītajā gadā valsts policija ir konstatējusi 150 transporta līdzekļu vadītājus, kuri ir vadījuši narkotiku reibumā. Tātad ceļu policijas inspektoriem viņu rīcībā būs šie narkotesteri un aizdomu gadījumā, ja transporta līdzekļu vadītājiem tātad ir aizdomas, kad viņš varētu būt narkotisko vielu reibumā, tiks piedāvāts veikt šo ekspresa analīzi. Tas ir faktiski līdzīgs kā lakmus, ja viņš maina krāsas, un šeit ir atsevišķas iedaļas. Ja kāda no krāsām iztrūkst, tad tas nozīmē, ka ir lietots konkrētā, veida narkotiskās vielas. Protams, ja tas nav, tas arī tad nav tā kā, bet šis ir brīvprātības princips. Tātad, ja tiks piedāvāts paņemt šīs te analīzes, tad arī varēs autovadītājs, transporta līdzekļu vadītājs piekrist vai nepiekrist. Protams, tas tiks arī atspoguļots protokolā. 2007. un 2008. gadā, kad izmantojām šos narkotesterus, tad tika konstatēts 347 un 350 transporta līdzekļu vadītāju reibumā. Ja, tā kā šis skaitlis tomēr ir diezgan ievērojams. Ja. Protams, par vadīšanu reibumā ir arī paredzēta atbildība administratīvā, un tā ir diezgan barga. Faktiski ir maksimālie sodi, naudas sods no 800 līdz 1000 latiem, administratīvais arests no 10 līdz 15 diennaktīm un autovadītāja apliecība tiesību noņemšana uz 4 gadiem. Tātad visi šie 3 komponenti ir vienlaicīgi.